Nu, kas te notiek? Nu? Kaut kas? Nu, labi. Nu, tātad neatceros teicu vai neteicu iepriekšējā video, bet Aeroxam ir ūdens pumpis beigts. Kaut kad drīz jābūt. Tad tālāk liekam vadus no lampām, no pagriezieniem. Šitādu pagriezienu Miks nopirka. Smuko visi. Pa katru pusi savi vadi iet tagad. Kā, nu, paštaisītā prautka te būs tāpat viss kārtībā. Reku no Makita aķīša būs jauda. Tā kā tādi prikoli. Tad vēl Miks paspēja nodedzināt šito te. Nopirka jaunu tikko. To viņš uzlika. Vēl nav pārbaudījis, bet nu tas pēc tam. Un es tikmēr taisu sev plāsmasas. To, kurš salauz, šitais salauz. Šitais gabaliņš salauz. Ka te būs. Ar šitādu te instrumentu mēs visu taisam. Tā kā tā. Vot. Sataisīs šito, pieliks virsū lampu, pārbaudīs, vai viss kārtībā. Un tad laikam taisīšu sānu plasmas to stūrīt, kas tur bija nolausts. Un viss. Nu, ir kādi komentāri? Neņemat eiroks. Jā, neņemat eiroks. Tā, nu ko, ir nākošā diena. Miks vakar visu dienu taisīja sev pravodku. Reku šitien viss šitaisīja no čainas ķipa uzlikts. Reku visi vadi iet. Nu, karoči paštaisītā pravodka te tagad būs. Reku te viss garāmi tā smuki. Gan jau pēc tam ar izolenti aptīs. Un te sanāk, šitais ir laikam plus, šitais ir mīnus. Ķipa pie aķīša varēs tagad pielikt, un no aķīša būs visas lampas. Priekšā aizmugurē pagriezieni šitie. Un tauri arī būs. Tā kā te viss notiekās. Neko daudz nefilmēju, jo, nezinu, nelikās tas beigas tā interesanti rādīt visu. Kā te katrs vadiņš šitien te tā iziet, kaut ko tur vēl, tas Miks aptina, tur kaut ko vēl jāpieliek, vēl stiprinājumu kaut kādu, tāpēc negribējās, lai baigi filmēt. Labāk šitā uz ātro tā parādu. Nu, priekšējai lampai visi trīs vadi tuvie tālie. Nu, tā kā tā. Tagad reāli plasmas it kā jau arī var likt virsū. Bet joprojām nav atnācis ūdens pumpis. Miks nopirka visu remkomplektu pa 15 eiro no Lietuvas. Un jau 3. dienu stāv Rīgā tajā Omniva terminālī. Tā kā jāgaida vēl. Un tad liksim visas plasmasas, es domāju. Iepildīs antifrīzu, lai nav ūdens. Un tad jau varēs gāzēt bez problēmām. Un savējo visu es sataisīju. Reku priekšējā plasmas atpakaļ ir. Man tur bija apakšā šitien te, tur, kur tā skrūvī, tur man tas stiprinājums nolūzis, viņu ar superlīmu pielīmēju. Tad šitais stūrīts, kas bija salauzts. Nu, nav smuki. Tur ir tādas plaisas daudz. Bet, nu, vismaz turās kopā tagad. Tad šitien apakšā. Nu, apakšā es neko netaisīju, nav jēga. Kaut kad ziemā vai kaut kad tad, kad gribēs pārkrāsot. Tad visu sataisīs pa smuko, tālāk varjovāku nokrāsoju. Nu, tāpat var redzēt, ka tur ir bijis skrāpēts. Bet, nu, labāk nekā tas, kas bija. Un šitam tas caurums, kas tur bija, tas tā arī palika. Es neatceros, vai rādīju šito vai nē. Bet, nu, tas tur ir palicis. Nu, čaina arī joprojām vēl ir. Ja kādam interesē, droši raksta, nezinu, 400 eiro. Nu, varat ņemt. Reku te ir saskrāpēts, tas ir vienīgais. Nu, tā kā tā. Nezinu, ko tagad vēl pafilmēt. Tā jau redzēs, izdomāšu kaut ko. Nu, ko nepagāja reāli kādas 2 minūtes. Un Miks man tieši atsūtīja kodu, reku. Atnāca paciņa ar ūdens pumpi. Tā kā tagad es domāju, es jaukšu šito visu ārā. Noliešu ūdeni, kas tur, ja tur vispār vēl ir palicis. Jo vajag mainīt. Vajag mainīt blīva beigt, tas visur laiž garām. Es nezinu, neatceros jau reāli stāstīju vai nestāstīju.
Nu, laikam es biju stāstījis, ka tur blīva bija beigta. Bet, nu, labi. Šitien te apkārt ir tā blīva no iekšpuses, un viņa laiž garām, un šitien te pa apakšu ķipa viss ārā pila. Nu, nezinu, tagad es nezinu, vai tur vispār ir kaut kas iekšā. Bet, nu, labi, tāpat nolaišu kaut kādu bunduli te apakšā, atskrūvēju šitās abas trubas un noņemšu nost to vāku. Un tāpat tikai uz vienu skrūvļu vītni. Te nav vītne, tur apakšā nav vītne, nekur nav vītne, šitā vienīgā dzīvā. Bet to būs jāstais obligāti tā, lai nesanāk atkal kaut kādu prikolu ar šo ūdens pumpi. Un tad pēc tam es nezinu, kā Miks teica, lai es nelieku plasmasas, jo viņš grib kaut kā pie ģeneratora vēl pielikt tos vadus visām lampām, vai pie atslēgas, vai kaut kā viņš tur grib salikt. Bet, nu labi, plasmas tagad es nelikšu. Galvenais ir nomainīt ūdens pumpi. Un tad tālāk skatīsies, kā būs. Tā, nu, rekur viss, kas nāca iepakojumā. Pumpju remkomplekts, tikai es nezinu, kāpēc nav neviena blīva, tikai saļņiks viens reku ir. Gultņi, šitais telefons vai kā viņu sauc, kaut kādu vēl te adatiņu. Un pats pumpis. Kuri blīves, es nezinu, jo bildē bija ar visām blīvēm. Un uzlīma reku. Nu, nezinu, es nezinu, vai tur, nezinu, jāskatās. Varbūt tur vienkārši kaut kas cits, varbūt tikai saļņiks tur laiž garām. Bet, nu, es smagi šaubos, jo vajadzēja būt arī blīvai tur. Nu, labi, te jau redzēs, izjaukšu, skatīšos, kā ir. Karoči, viss kārtībā. Rekur ir šitais sūdiņš, kas būs jāliek te pa virsu, un ir arī blīva. Viņa vienkārši bija apakšā zem šitā, nevarēja redzēt iepakojumā. Tā kā viss kārtībā, viss komplekts te ir. Es jau domāju, tūlīt būs jāraksta uz to 2tekts LT. No turienes mēs sūtījām, lai ātrāk ķipa atnāk, bet tāpat nāca 4 dienas. Tā kā tā, labi. Vienkārši bišķītin bija tā jocīgi, ka nav blīva. Bet reku, gultņi 2 vienādi, šitādas struns kaut kāds blīve. Šitais tāds saļņiks un pumpīts, un tas viss. Nu, pilnais remkomplekts, ķipa. 15 eiro, man liekas, bija, un vēl trīnīts piegādi no Lietuvas, tā kā ir ok, būs labi. Tā, nu, reku, noņēmu nost visu šito. Šitien tāpat būtu drīzumā jau jāmaina viss. Tā kā labi, ka ir viss jaunais atnācis jau. Tagad sanāk šitien te tās 3 skrūves saskrūvēt. Šitais it kā nonāk nost. Tad tālāk skatīšos, šitien te vajag to klipsi noņemt nost. Tad it kā viss. Skatīšos, kur tas saļņiks stāv. Jo iespējams, ka tikai saļņiks tur ir beigts. Bet, nu, es labāk visu nomainu. Lai ir jauns, jo šitais tāpat reāli viņš ir beigts. Ja gultņi arī jau tādi beigti jau ir. Nu, vietām arī iesprūst pilnīgi. Nu, nav tā, ka baigi traki iesprūst, bet, nu, iesprūst. Tā bišķītiņ. Tā kā tā. Nu, ko noņēmu uz šito pumpja vāciņu mazo. Pēc skrūvēm izskatās, ka viņš jau kaut kad būtu mainīts, jo reku šitā bija aprauta. Šitā ir pavisam savādāka, tā kā, nu, izmērs tāds pats, bet savādāk skrūve šitā arī tāda aprauta pa pusē, ar āmuru daudzīju iekšā, atslēgu, lai varētu dabūt nost. Tad šitien te nāk tā apaļā blīve, šitien te to uzliksim jauno. Nu, un tagad reāli paliek tikai no otras puses visu. Ņemt ārā, skatīties, kur kas iet, lai var pareizi visu salikt. Tā kā tā tie, kas nezināja, kā izskatās, tad lūdzu, reku, tagad visu redzēsiet, zināsiet, tā kā es. Es jau arī nemaz nezināju, kā te viss izskatās, un es nezinu, kā tur visi gultņi un viss pārējais. Tā kā būs interesanti. Tā, nu, reku noņēmu nost veco šito štruntu, viss netīrs, viss slikti. Reku tas vecais klipsītis, tas, kas bija pa virsu. Un reku ir vecais saļņiks. Nu jā, es nemaz nebrīnos, kāpēc viņš laida garām. Viņš ir viss ir ļoti slikti šeit. Kaut kā šitāds te ir. Labi, šito es domāju, ka varēs salikt, tur nebūs nekā grūta. Pats grūtākais, man liekas, bija noņemt to klipsīt un saļņiku pēc tam iespiest pareizi iekšā. Bet, nu labi, tagad
Es domāju, viņi vienkārši var vilkt kaut kā ārā. Lai es zinu, kur tie gultņi jaunie jāliek, un saļņiku kā pareizi jāieliek. Jo reku viņam ir šitāda puse un ir tāda puse. Un tāpēc es domāju, kā viņu pareizi ielikt. Pagaidām izskatās, ka viņš iet šitā iekšā. Un šitā viņš varētu tur iet. Bet nu labi, to es visu paskatīšos. Pēreiz arī visu šitā nomazgāšu, notīrīšu kaut kā garažas veidā, tā teikt. Lai vismaz kaut cik zolīti būtu. Nu, tā kā tā, tagad ņemšu nost un visu. Liksim jauno. Nu tā, izrādās, ka tas ir gultnis, nevis saļņiks šeit. Saļņiks ir šitajā pusē. Nu jā, tas ir arī loģiski, jo šeit ir ūdens, antifrīza ūdens vienalga. Un tā, lai viņš neiet iekšā pie gultņiem, viņš ir domāts tur, nevis šeit. Tā kā tā, ar āmuru daudzuņu ārā, jo es nevaru ar rokām izspiest, visas sarūsēs, ir gultnis vienkārši sabiris. Nonāca vienkārši nostrek šitā daļiņa plasmasas, kas nāk virsū. Tā kā tā, turpināšu daudzīt, kamēr iznāks ārā. Nu ko, rekur, esmu izņēmis ārā šito, reku saļņiks vecais. Nu jā, es reāli nebrīnos, kāpēc viņš laida garām. Vienkārši metams reāli. Tad ir centra daļiņa no gultņa. Rekur vēl tā gumija. Rekur ir otra. Un paši gultņi vēl tur iekšā ir, rekur. Viens rekur ir no otra palika ārējā daļa, rekur šitam. Nezinu, kā es viņu ārā dabūju, bet kaut kā būs jāmēģina. Un tad tur apakšā ir vēl viens gultnis. Viņi it kā kopā tur saliekās, un tad viņi kaut kā tur griežās. Es īsti nezinu kā. Bet, nu, labi, ja tā ir, tad tā arī jābūt. Kaut kā tagad mēģināšu ar fēnu, reku, celtniecības fēnu. Ņemšu, sildīšu šitam visu apkārtā, lai var izdauzīt ārā no šitās puses. Jo no šitās puses viņu šitajiem tā kā nevarēs izdauzīt, viņu vajag tur iekšā kaut kā dauzīt. Tā kā kaut ko mēģināšu, es domāju, no šitās puses būs kārtīgi jāuzsilda. Ar āmuru arī kaut kā ņemšu. Pameklēšu kaut kādu arī, reku, tā kā šito te, tikai daudz lielāku, jo šitais nedara. Vienkārši cauri iziet. Tā kā kaut ko izdomāšu, kā izņemt tos gultņus, lai var jaunos ielikt. Jo jaunos jau arī pēc tāda paša principa likšu iekšā. Uzsildīšu visu, un tad jau it kā viņiem vajadzētu viegli ieslīdēt tur iekšā. Bet nu tad jau redzēs, kā būs. Tā, nu, rekur ir viss, kas palika bāri no pirmā gultņa. Rekur otrais gultnis. Nu, arī tāds reāli beigts, pilnīgi beigts. Bet, nu, vismaz labāk nekā šitais, kurš vienkārši sadalījās. Dabūju viņus ārā, reāli aizņēmu kādas 15 sekundes reāli. Izdauzīju ārā, rekur atradu šitādu šaibiņu. No otras puses uzliku šitā te pa virsu gultnim. Tad paņēmu, reku, 12 mm muciņu un vienkārši daudzīju virsū pa šaibiņu. Un vienkārši viss iznāca ārā ļoti vienkārši. Es pat reāli nesildīju. Tā kā nebija tik grūti. Visgrūtākais bija izņemt ārā šito. Nezinu, kāpēc viņu bija grūti izņemt, bet bija visilgāk. Kaut kādu pusstundu es viņu ņēmu ārā. Bet, labi, tagad reāli šitais viss ir metams. Tagad tikai jāliek viss jaunais iekšā. Tā kā va tā. Visu sakārtošu, lai tas smuki ir, lai saprotu, kur kas jāliek, kā jāliek. Lai neieliek kaut kādu veco blīvi vai, nezinu, kaut ko vēl veco. Nu, tā kā tā, jā. Tā, nu, reku jaunais pumpis, viss ir uzlikts. Palika reku šito klipsīti uzlikt. Otrā pusē arī. Viss ir blīvi uzliku, saļņiku ieliku, viss čotka. Nu, ko viss griežās arī, viss kā vajag. Tā kā tagad čakarējos ar šito mazo klipsīti. Kaut kā mēģināšu viņu tur sadabūt virsū, jo visu laiku es viņu tā kā atveru vaļā, un viņš ir vienkārši izslīd ārā no tās vietas, kur viņam jābūt. Nu, rekur
ir tie gulti, nu, tas, kas palika pāri no tā gultiņas, man liekas, rādīja jau blīve vecā, pats pumpis vecais, nu, un viss. Tā kā uzlikšu šito, tad uzreiz likšu virsū, ieliešu antifrīzu, pārbaudīšu, vai nekas netek garām. Un tad iespējams arī izbraukt kādu līkumu pa olaini. Bet, nu, to jau es skatīšos, ja vispār sanāks uzlikt to mazo klipsi. Tā, nu, ūdens pumpes esmu visu salicis. Viss ir kārtībā. Iespējams, bišķīt pa labi kārtībā. Jā, ideāli, nahuj. Karoči, mierīgi šitien te pa garažām izmetu līkumu, turšu atpakaļ. Aizbraucu tur līdz galam, atpakaļ. Un dzirdu, pum! Nonāca nost. Reku trubiņa. Ideāli, ne? Vienkārši perfekti. Visu antifrīzu ārā. Tikko ielēja antifrīzu. Antifrīzu, nu labi, tur vēl ir, bet tur varbūt kādai pusē tikai pietiks tagad. Tā kā tā jautri. Vēl ko es paspēju izdarīt, es uzliku izpūtējiem špiļkas. Nu tā kā cilindram nāk, tikai pie izpūtēja klāt. Un blīvi uzliku. Viņš bija nenormālīgs karš. Tagad it kā viņš ir klusāks, bet, nu, tagad ir cita problēma uzradusies. Viņš ir karsts, es negribu tagad viņam skarties klāt. Bet, nu gadās. Būs jau labi, sajies. Kas iet uz priekšu? Pumps ir? Es jau teicu, ka pumps ir. Jā. Es visu nofilmēju, kā es pumpu mainu. Ok. Karoči, liekam mēs tagad plasmasas. Apakšu uzliksim, priekšu visu uzliksim, antifrīzi ielējām. Un tad iesim braukāt. Dīzes. Nu, dīzeli, jā. Un tad braukāt. Nu, Eiroks ir salikts. Šitā viņš šobrīd izskatās. Mēģinājām ar Miku mēs viņu regulēt, nekas nesanāk. Ķipa iedodam pilnu ručku. Un viņš tā kā vai nu ir pa daudz, tad ir pa maz. Ķipa degviela no karbi. Un tur, es nezinu, kas tā ir pa problēmu. Varbūt vienkārši rullīši ir ļoti pa viegli. Un tāpēc viņš tā kā nepietiek tā dzirksev vai kaut kas, jo arī tāds variants varētu būt. Bet, nu, pagaidām šitā es viņu atstāšu. Tepat rakstīts Eiroks, rakete, LHST. Viss kā vajag. Iekšā antifrīz tur ir, nav ūdens. Nevienam neiesaku liet ūdeni, lai nebūtu jāmaina saļņiks. Antifrīz iekšā sarkanais. -40. Tagad arī var parādīt, cik viņš kluss ir. Nu, ķipa, ir skaļs, bet, ir bijis vēl sliktāk. Ir bijis reāli daudz sliktāk. Tā, kaut kā tā. Es domāju, šeit arī video beigsies. Šitai daļai vismaz. Gan jau es uztaisīšu vēl vienu daļu, kā mēs viņu tur sīkāk regulējam. Bet, it kā man kāds ir pačukstējis tā, ka grib likt citu setupu, ka nebūs vairāk tas, jā, te neko nevar redzēt. Bet teica to, ka vairāk nebūs mūsu mīļais Motoforce Racings, kas tur tagad iekšā stāv. Tā, neko nevar redzēt. Tas ir Motoforce Racings. 70 kubi. Es jau biju stāstījis kaut kad iepriekšējā video, man liekas. Tā kā tā, kas būs iekšā, to es neteikšu, to es pats vēl īsti nemaz nezinu. Bet, tas būs kaut kad vēl nākotnē. Ja vispār būs. Un ja mums, ja nesanāks noregulēt šito, tad mēs liekam visas normālās kvalitatīvās detaļas tur iekšā. Nevis reāli, jo šobrīd šeit sanāk, tāds Motoforce setups reāli. Motoforce cilindrs, Motoforce karbis.
Kas tur vēl ir? Motofors, tagad ūdens pumpis. Nē, tas nav motofors, tas kaut kāds... Nu labi, vienalga. Nav svarīgi baigi. Bet, nu, diezgan daudz tad detaļas ir motofors. Jo mums tas budžets jau arī nav tik milzīgs. Nesam mēs jau tie krūtie, bagātie youtuberi. Tā kā tā. Nu, tad arī video te arī beigsies.